Sveiciens skatītājiem! All-in-one, ja viss vienā galdatori, pasaulē, protams, nav nekāds jaunums, taču mūsu priekšā ir pagadies viens unikāls eksemplārs. Kā stāsta pats ražotājs, Hewlett-Packard Z1 Workstation ir pasaulē pirmā 27 solu darbstacija, kurai, lai nomainītu detaļas, nav nepieciešami instrumenti. Un ar vārdu darbstacija te ir domāts kārtīgas jaudas darba instruments, nevis vienkārši kārtējs Apple iMac vizuālais līdzinieks. Lūk tehnisko parametru tabula. 27 solu IPS-LED ekrāns ar augstu izšķirtspēju, Intel Xeon procesors, 8 GB operatīvā atmiņa, 1 TB cietais disks, 2 GB Nvidia Quadro videokarte. Mūsuprāt, šis dators ir piemērots grafiskiem māksliniekiem, inženieriem, kas darbojas ar asēniem, vai arī kā pavisam neslikts pārvietojamais risinājums foto un video montāžas darbiem. Svars mazliet virs 20 kg, viss vienā korpusā, ekrāns izcils un jaudas parametri arī pavisam neslikti. Taču mūsuprāt, pats interesantākais slēpjas šeit. Atveram kapotu un lūdzu. Masīvo grafisko darbu veicēji novērtēs iespēju viegli un ātri nomainīt cietos diskus. Šajā rāmī var ielikt arī divus mazāk izmēru datu nesējus. Ja nepieciešams, viegli ir maināmi arī operatīvās atmiņas un videokartes moduļi. Hewlett-Packard inženieri ir ļoti nopūlējušies, un viņiem ir arī izdevies panākt, lai par spīti lielajam ventilatoru skaitam šī darbstacija joprojām būtu ļoti klusa. Un tas tiešām tā arī ir. Mūzika no šiem skaļrunīšiem skan ļoti labā kvalitātē, taču mani personīgi neapmierina nespēja operatīvi mainīt skaļuma līmeni. Uz korpusa nekādu pogu nav, un arī uz tastatūras, kas vispār neatbilst šī datora cenu līmenim, nav nekādu īsceļu taustiņu. DVD diska dziņas un virkne ikdienā biežāk lietoto pieslēgvieta atrodas šeit korpusa labajā sānā. Ir arī papildus pieslēgvietas, taču tās atrodas te aiz ekrāna apakšā, kur saulīte neiespīd, un tik klātām ir ļoti sarežģīti. Noslēgumā Hewlett-Packard Z1 darbstacijas mīnusi un plusi. Glancēts ekrāns man pašam patīk, bet nopietniem darboņiem droši vien ikdienā traucēs. Pārāk pieticīga tastatūra un pele, grūti pieejamas pieslēgvietas šeit ekrāna apakšā un aizmugurē. Teorētiskais mīnus – cena – vairāk nekā 3000 lati. Bet neaizmirsīsim šī datora jaudas un kvalitātes līmeni, kā arī unikalitāti. Bet tagad pārējiem pie plusiem. Ļoti augstas izšķirtspējas un ļoti kvalitatīvs attēls, un par jaudas trūkumu reti kurš sūdziesies. Detaļu maiņu, piemēram, izņemt un ielikt citu cieto disku, aizņem pārdesmit sekundes. Par spīti 6 ventilatoriem tur iekšā dators ir ļoti kluss. Gana viegli pārvietojams, izraujam štepseli, salokam ekrānu un esam prom. Protams, neaizmirstam tastatūru ar peli.